Kāļu skābes pasaka dzelzs puika ir stāsts ne tikai par neparastu puiku, kas izkalt no dzelzs, bet arī par cilvēku spēku, drosmi un vēlēšanos cīnīties pret netaisnību. Pasakas sākumā Kalējs sāc gada vakarā lai laimi, cerot iegūt sev ko vērtīgu, taču viņam nepaveicis. Tad viņš pats no dzelzs izkaļ puiku. Dzelzs puika izaug ļoti stiprs un drosmīgs, un viņš dodas pasaulē. Ceļā viņš palīdz apspiestajiem cilvēkiem un cīnās pret netaisnību. Manuprāt, šī pasaka māca, ka cilvēkam jābūt drosmīgam un jāspēj aizstāvēt labo. Skalba lika saprast, ka īsts spēks nav tikai fizisks spēks, bet arī drosme. Dvēseļu mežs. Kārļa Skalbes pasaka Dvēseļu mežs nav parasts stāsts, bet gan dziļš ceļojums cilvēka iekšienē. Viss sākas ar to, ka gājējs ieiet mistiskā, biezā mežā, kur valda smaga migla un dīvains klusums. Taču drīz viņš saprot, ka šis klusums ir manīgs. Katrs koks šajā mežā ir kāda cilvēka dvēsele, kas savā dzīvē ir palikusi nesaprasta, vientuļa vai sirdī sastingusi. Pasakā jaunais varonis ar savu māti iet cauri mežam un lasa lapas un zāles priekš savas govis. Līdz māte pieskaras nepareizajam kokam un arī pārvēršas par koku. Pasaka sarkanā puķa ir ļoti emocionāls un skumjš stāsts par mīlestību, cerībām un cilvēku dvēseles skaistumu. Sarkanā puķa simbolizē tīru un patiesu mīlestību. Tā nebija vienkārši puķa, bet meitenes dvēseles daļa. Viņas cerības, jūtas un sapņi. Meitene princim bija gatava atdot visu, kas viņai ir, taču princis nespēja saskatīt viņas iekšējo skaistumu. Šis brīdis pasakā bija īpaši svarīgs, jo tas parādīja, cik bieži cilvēki vērtē citus tikai pēc ārējā izskata. Skalba šajā pasakā ļoti dziļi runā par vientulību un nepieņemšanu. Meitene ir labsirdīga un jūtīga.